Čau, Kristian! Čau, Andrej! Visi, kas mūs skatās, tie jau redz, ka mēs šoreiz neesam divatā, un tāpēc es arī tev neuzdošu ierasto small talk jautājumu, kā tev iet. Es vienkārši tev došu vārdu, lai iepazīstinātu, kas tad vēl ar mums ir šajā sarunā, jo varbūt kāds arī mūs tikai klausās, nevis redz. Te uzreiz jāatsaucās laikam uz to, ka mums ir, es gribētu teikt, vērienīgākā basketbola komūna Latvijā WhatsAppā, kurai arī, protams, jūs varat pievienoties šī video aprakstā, un mums viesos ir arī viens no mūsu aktīvākajiem čata dalībniekiem, Agris Blaubuks, kurš ir mums pievienojies no tālās Amerikas, 7 stundu atšķirību uz atpakaļ. Agrim, kā redzam, ja jūs skatāties video, tad jūs redzat, ka viņam vēl ir gaišs ārā aiz logu, un Agris ir jauna un talantīga basketbolists tēvs, un tad mums tāda lielā tēma šodien būs tāda jaunā basketbola talanta attīstība Amerikā, un izvaicāsim Agri un ceram, ka viņš varēs padalīties mums ar savu pieredzi. Tā kā liels paldies, Agri, ka atrad laiku un pievienojies mums. Jā, čau visiem. Prieks šeit būt. Es jūs klausos. Tā kā, jā, aiziet. Ejam uz priekšu. Sākumā es piedāvāju sākt varbūt ar kaut kādām ziņām no aizdītās nedēļas, kad mēs iepriekšo reizi tikāmies, pat uz šo laiku ir kaut kādi notikumi bijuši, kam būtu vērts droši vien pieskarties, un tad, Agri, ja tev ir kaut kāds savs inputs vai savs skatījums, tad arī noteikti pievienojies. Es nezinu, man kaut kā iespiedās atmiņā fakts, ka Zorika komanda, Kristars Zoriks uzvarēja Barcelonu. Nav jau tik bieži tomēr. Man liekas, ka tā ir tāda ziņa, tāds fakts, ko ir vērts izcelt. Katrā ziņā, ja tā tur analizēt šo spēli, ko es saprotu, ka nemaz nebija tik viegli iespējams redzēt, bet fakts kā tāds, man liekas, ka ir ievērības cienīgs. Jā, pavisam noteikti, un manuprāt, arī tas ir ļoti svarīgi tieši Zorikam, jo, kā zinām, kā mēs arī iepriekš esam runājuši, viņam ir Eirolīgas izēlīgumā, un tad, manuprāt, tieši šīs spēles pret Eirolīgas komandām vienmēr būs svarīgāks, ja tev ir tāda iespēja iziet no līguma. Un atceramies, pagājušā sezona Barcelona skatījās Isufu Sanonu virzienā, tad kāpēc, lai tagad pie kaut kādām problēmām kādu no tām komandām neskatītos arī Kristēra Zorika virzienā, jo redzam, arī Baskonijai tagad ir problēmas. Labi, mēs līdz Baskonijai vēl tiksim, ja, bet tur iet runas par to, ka Markus Hovards varētu pāriet uz Crvena Zvezda, tur tagad arī notraumējās Trents Forests, tā kā es gribu cerēt, ka šīs Zorika labais sniegums, jo viņam arī bija diezgan liela loma, viņš arī 10 punktus iemeta, ka tas nepaliks nepamanīts, teiksim tā. Zikā, patiesībā tā nedaudz ar humoru 3 Latvijas-Igaunijas līgas spēlētāji nodrošināja šo uzvaru. Calebs Agada 18 punkti, James Batemons 14 punkti un Kristers Zoriks 10. Tātad kopā 42 punktus Barcelona iemeta Prometē Jogers un VF bijušie spēlētāji. Tā kā forši. Tev sanāca paskot, Agri? Tu vispār saki tā mūsu ārzemniekiem? Nē, es noteikti sakoju, es nevaru noskatīties viennozīmīgi, arī laika starpības ir, bet es skatos un jā, pa Kristēru prieks, un patīk viņam tāds vairāk akadēmiskais stils, viņš ir tāds komandas savācējs, arī labs caurgājējs, tā kā, principā, man patīk tādi spēlētāji, kas spēj plus mīnus visu izdarīt, vai ne? Jā, tur bija tāda interesanta nianse no tā protokola, kas man palika atmiņā un kas īstenībā raksturo tādu Spānijas basketbolu kopumā un īstenībā kaut kur arī Eirolīgas basketbolu. Neviens nespēlēja tajā uzvarā vairāk par 22,5 minūtēm. Un tas bija Melvins Edžims, kuram arī bija tās 22,5 minūtes un kopumā tāda 11 spēlētāja rotācija. Ja tad analītika mums it kā saka priekšā, vai gribētu, lai visi spēlē tur 7 spēlētāju rotācijām, tad mēs redzam, ka Spānijas līgā, un tas jau nav tikai forsa jēdi sakarā, daudzas komandas tā spēlē. Tā kā tur tas strādā šādā veidā. Tas ir vēl kaut kas man palika atmiņā no šīs spēles protokola. Man vēl šī spēle kaut nedaudz apliecināja to man pirmssezonas prognozi, kad mēs ar tevi runājām, ka Forza Jeida varētu būt play-off komanda šajā sezonā, jo tiešām labi papildinājumi viņiem vasarā, un arī pirmajā spēlēs sāka ļoti, ļoti pārliecinoši pret Artūru Kuruc-Breoganu. Jā, vēl ir Barcelonā jāiekļūst play-offā, bet labi, droši vien ejam tālāk. Vēl viena ziņa, kas man palika atmiņā,
kas droši vien es pieļauju absolūti lielākajai daļai paslīdē garām, ir tā, ka Igauni ir iecēluši Jāku Karpu par Latvijas-Igaunijas līgas attīstības vadītāju savā Igauņu pusē. Nu, savā ziņā tāds pats vai amats ir līdzīgs kā Salvim Mētram Latvijā. Vienkārši šeit tas ir nosaukts par Latvijas basketbola līgu direktoru, un tur Jāks Karps ir attīstības vadītājs. Viņam ir tad jaudīga pieredze visos līmeņos. Viņš ir gan kā spēlētājs, gan kā treneris, gan ilgus gadus, pēdējos daudzus gadus bija Raplas vadošais cilvēks menedžmentā. Bet, principā, tas amats sanāk tieši tās pats kā Salvim, jo līdzšinējais Igauņu puses vadītājs Henrijs Ausmā ir, principā, iet Kristap Janičēnoka pēdās, un arī viņš ir, tā kā sanāk, tās Igauņu Eurobasket 2029 delegācijas tā kā vadītājs. Tas, es nezinu, kā viņš citās pēdās. Un tāds tā kā tehniskais direktors, vai kāda bija tā pozīcija, kas bija Janičēnokam. Tā kā es saprotu, ka tas ir arī tas iemesls, kāpēc tur ir nomaiņa, bet kamēr esam pie Latvijas-Igaunijas līgas, es gribēju Agrim paprasīt, tu seko līdzi Eiropas basketbolam, kā tev ierindojās, kā tu varētu sarindot to, cik daudz kam tu seko, kur ir Latvijas-Igaunijas līga, tad ir Latviešu leģionāri, piemēram, Eirolīga vai, es nezinu, vēl kāds atsevišķs čempionāts. Es esmu tāds patriots. Ja, tur, mājās runājam tikai latviski, sekoju latviešiem. Es tiešām fanoju par latviešiem. Tad es arī skatos tur, kur latvieši spēlē. Ja, tur, ja neredzu spēli, paskatos highlights. Bija iespaidots par Šķēles sniegumu. Man ļoti patīk, kā viņš spēlē, kā viņš darbojās. Viņam bija ļoti laba spēle Polijā, vai ne? Un, tāds Latvijas-Igaunijas es esmu abonements, ja, es nopirku to skatīšanās tiesības. Ja, es esmu viens no tiem, kas Amerikā skatās. Nē, es neviens vēl noskatījies pilnībā, bet es tur esmu paslēgājis, paskatījies. Un, principā, es nezinu, man liekas, ka vajag forši, ka attīstamies, ejam uz priekšu. Ja, man liekas, tas būtiskākais. Jā, tas Jāks Karps ir būtībā, manuprāt, tā kā viņu var apskaust, bet es aizmirsu vārdu, ko es gribēju pateikt. Tā kā cienīt par to, ka viņš 5000 pilsētā Raplā tik ilgus gadus uzturēja būtībā budžetu klubam, tādu, es teiktu, Liepājas Ogres līmeņu budžetu un varbūt pat vairāk nedaudz, un tik līdz 6 Igaunijas bronzām arī vienreiz finālā spēlēja. Tāds jaudīgs cilvēks, man liekas, menedžmentā, kurš ir spējis piesaistīt tādai, es gribētu teikt, nekurienai lielu finansējumu katru gadu. Tā kā tās ir labas ziņas, un viņš arī tajā komentārā uzsvēra, ka ar klubu, ar federācijas, viņš arī teica, ar basketbola apskatnieku kopīgu darbu ir izdevies pacelt interesi Igaunijā par to vietējo līgu, par Latvijas-Igaunijas līgu, un viņam esot idejas, kā tur vēl to celt, un es teiktu, ka tās ir labas ziņas arī Latvijas basītim, jo šajos apstākļos, kad mums ir kopīga līga, tad man šķiet, ka mums vajag, lai Igauni arī ir pēc iespējas labāki, un lai tā konkurētspēja augt, un jo spēcīgāk būs Igauni, jo vairāk tas dzīs uz priekšu arī latviešus. Tāpēc es šo ziņu arī gribēju izcelt šoreiz. Bet pirms vēl virzamies uz priekšu, man vēl viens jautājums Latvijas-Igaunijas līgas sakarā Agrim. Tu arī mums čatā minēja, ka tev savulaik bija NBA sezonas biļetes, un skaidrs, ka tās līgas nav salīdzināmas, bet NBA ir viens komisārs. Un tu ģeogrāfiski atrodies nedaudz tālāk no Latvijas, un arī, kā minēja, sanāk paslēgāt šīs spēles. Kā tev tas izskatās no malas, un kā tu redzi to, vai līga, cik daudz līga varētu iegūt no tā, ka būtu kaut kāds vienots komisārs un varbūt tā tikt apvienot zem tāda viena jumta, nevis kā tagad zem diviem? Man liekas, ka mums tiem mazām tautām ir tas sindroms, ka mēs katrs gribam būt gudrākie, mēs katrs gribam vadīt pa savējiem, un tas, kā jau Latvijā, cik cilvēki, tik partijas, tas tāds, jā, grūti apvienoties, bet, protams, es vispārīgi, ja tu man jautātu par Latvijas vai vispār kādu būtu jātīstās, manuprāt, mums nevajadzēja turpināt tā kā aizgūto no Padomju Savienības sistēmu, bet mums vajadzēja tomēr visu novirzīt uz skolām spēlēt savā starpā, radīt to tādu, tad, kad cilvēki turpina sekot no skolas jau, kad saviem mīluļiem, jā, un pēc tam tur tāds tā kā Amerikā vairāk, ja, kad tomēr tas lokāla patriotisms izveidojās, ka tie cilvēki pēc tam turpina iet uz to basketbolu un atbalstīt, jo, manuprāt, tā
pišķi mākslīgi izskatās, jā, tā Latvijas-Igaunijas līga, katrs cenšas, ko var, katrs mēģina savu marketingu kaut kādu, jā, tad kopējā marketinga it kā ir, bet tad pašā laikā varbūt arī nejūtu, jā, es no šejienes nejūtu, varbūt, jā, grūti spriest, bet nav kaut kāds, pieņemsim, uzslēdz vienu spēli, redzi vienu bildi, uzslēdz otru spēli, redzi citu bildi, jā, un tomēr NBA, protams, tas jau ir augstākais pakāpiens, vai ne, tomēr tur ir viss tāds ļoti, saskaņots, viss kā tiek rādīts, viss. Nē, protams, ar NBA varbūt ne. Zin kā, tās sistēmas jau dažādas. No Eiropā, piemēram, arī ir tā padomi paliek kaut kur, tā pašā Lietuvā joprojām tas tā strādā, bet Lietuvā ir arī klubiem, un jo vairāk uz dienvidiem vai uz rietumiem Eiropā, tur atkal klubi ir tie, kas zem sevis būvē tās akadēmijas vai tās arī, vēl pirms akadēmijām vienkārši sporta skolas, kur jā, arī ar joprojām pašvaldības atbalstiem un tam līdzīgi, bet nes to vienu kluba vārdu, un tas arī veido to tradīciju, kas, manuprāt, Latvijas basketbolā ir būtisks iztrūkums, ka nav tās tradīcijas, zin kā, varbūt tur kāds itālis kādreiz ir trenējies pats tur, nezinu, Trento sporta skolā, un tāpēc viņš tagad jūt līdzi Trento lielajai komandai. Viņam ir tā pārmantotība, to, ka viņam tā piederības sajūta ir tai komunai kā tādai. Man liekas, ka tas arī ir tas, kas mazliet iztrūkst mūsu pusē. Bet, man liekas, to mēs varētu attiecināt uz visu Latvijas sportu kopumā, bet es domāju, ka pārāk ilgi pie šī nepaliksim, jo šī tiešām var izvērsties garā diskusijā, virzamies tālāk. Es piedāvāju iestartēt ar nākamo. Pagājušās, pat šīs nedēļas laikā parādījās ziņas, ka Rolands Šmits varētu pamest Stambuls Anadolu Efes GMs Ismails Šenols gan šīs ziņas noliedz, bet kā jūs raugāties uz to sezonas ievadu? Es drīkst sākumā? Jā, droši. Jo šī ziņa sacēla gaisā Efes klubu un visu Eirolīgu, cik es saprotu, cik es esmu tā noskaidrojis. Es teiktu, ka tas bija izcils exposure jaunam basketbola portālam vienam, uz kur atsaucās arī Eiropa basketbolziņas.com, jo tur parādījās vispirms tā ziņa, un cik es saprotu, tām runām ir bijis varbūt mazāks pamats, nekā sākotnēji šķita. Katrā ziņā tas, ka šāda ziņa izskanēja, tas nav slikti Rolandam, jo tagad visi Eirolīgas klubi, kam viņš varētu interesēt, kā minimums painteresējas paši par šo situāciju, un tā situācija nav spoža no spēlētāju pozīcijām, vismaz tagad pēc tam pirmajām 4 spēlēm, cik mēs redzam. Un tad tādā ziņā varbūt pat atvieglo nedaudz darbu Rolanda pārstāvjiem, jo viņiem šobrīd ir varbūt tāda neērtāka situācija, tāpēc, ka tas ir izskanējis kaut kur, un tad viņiem tur jātaisnojās, ka to ziņu nepalaida viņi, bet tā pašā laikā visi pārējie klubi ir sausījušies un paši nāk ar to interesi par situāciju. Es varētu šo pakomentēt tāds, teiksim, es esmu ar 20 gadu stāžu talantu aģents, vai ne? Tas ir kaut kādā ziņā, es teiktu tā, ka no aģenta puses tev tur roka ir uz pulsa, tev kaut kur bišķiņ, kaut kur ir jāparunā, kaut kur citur vēl mazliet jāpainteresējās visu laiku, un tad jau tās kaut kas rodās, vai ne, kaut kādas baumas, un es domāju, ka tas arī ir tāds ļoti labi, jo, Rolands viennozīmīgi ir vairāk nekā 5-7 minūšu spēlētājs Eirolīgā, tur bez variantiem, un pat Stambulā, kas tā kā grūti spriest. Es tur bišķi redzēju tās spēles, un man liekas, ka viņi neizmanto tā kā viņi varētu izmantot, un varbūt arī Rolands pats ir tāds ļoti mierīgs un tāds spēlētājs, kas tā kā ļoti pieņem, visu, viņam patīk makšķerēt, viņš gaida situāciju, nevis tur iet un uzbrūk ar, kaut kādiem, tur viņš tāds, man liekas, tāds ļoti nosvērts cilvēks. Ar elektrības vadiem nav tā kā laivā neatrodas. Bet, labi, es domāju, virzamies uz priekšu, mums tomēr ir liela tēma šodien, skatīsimies, cik ilgā laikā mēs iekļausimies. Tas bija viss, Andrej, ko tu vēlējies izrunāt? Jā, droši, par VF zaudējumu. Par VF zaudējumu. Pareiz, VF zaudējums vēl, jā. Jā, es domāju, ka, diemžēl, bet mēs nevaram to tā kā nerunāt par to.
Jo man pirms spēles bija sajūta, ka VFam ir ļoti paveicies, ka Bratislava kaut kādā veidā nolēja to Slovākijas finālsēriju pagājušajā gadā tieši Levicei. Jo man likās, ka pret Bratislavas Slovanu, tas, kas bija Inter kādreiz tagad Slovanu, ietu ļoti grūti. Tur ir tur visādi zinām spēlētāji, tādā Eiropas VF līmenī, teiksim, zinām. Bet, kā izrādījās, ka tomēr šis bija pārāk ciets rieksts. Es saprotu, ka Agars arī redzēja spēli pilnā garumā. Kā tev tas izskatījās? Es redzēju spēli, aizsardzība, man liekas, pirmām kārtām, jā, tur pa daudz palīdzību bija, es redzēju tur kaut kādas situācijas, bet īstenībā jau vienkārši, skatās leģionāri pret leģionāriem uzvarēja pretinieku leģionāri, jā, parasti latvieši pavelk, jā, šoreiz tie, kam bija jāpavelk, nepavilka, tā kaut kā, cik pretiniekiem leģionāri procentāli iemet? Nebija kaut 80% no punktiem, vai tur pat vairāk? Jā, tur bija daudz, jā. Tā kā, principā, jau tas viss ir tāds, laikam, nezinu, komplektācija labāk leģionāru. Grūti tā vajag pēc vienas spēles spriest, jā. Aikam bija loģisks zaudējums. Jā, žēl. Gribējās, jo liekas, ka VFam ir tas potenciāls, man ļoti patīk, ka tie jaunie ir iesaistīti. Man tas ļoti simpatizē un patīk, ka Andžejs tiek izmantots un viņš arī sāka vairāk un vairāk uzņemties. Un, jā, principā jau, zin kā aģents atspoguļoja spēli, ielika Andžeju rullīti, jā, izskatījās forši. Tikai vienam spēlētājiem, ieliek tikai rullīti. Highlights jau viss kaut kā var izdarīt. Highlights smuki, jā, kā pārdot var arī šādu spēli, principā, jā. Bet, ja mēs par tādu VF kopā Agrs jau pieskārās tai komplektācijai, tad man liekas šādās spēlēs, kur viņiem ir tās 6 sausās minūtes 3. ceturdaļā, man liekas parādās tas, ka viņiem pietrūkst varbūt vēl viens kaut kāds veidotājs. Redzam, arī Toms Leimans nav ļoti labi ienācis komandā uzreiz, nav gatavs, varbūt ne gluži gatavs performēt, bet vienkārši tas vēl nav izdevies. Un daudz mēģina uzbrukumā visu izdarīt tā kā caur Porteru, kurš arī, man viņš pēc skata nav tāds izteikts kreators, jeb veidotājs, jo viņš tā kā man pēc sajūtām vairāk viņš meklē to savu metienu. Un tad līdz ar to tajās situācijās, kad viņš ir ar bumbu un mēģina nospēlēt tur kaut kādu izolāciju, tās 1-pret-1 situācijas, tad attiecīgi tie pārējie drusku tā kā sasalst un it kā varbūt gaida, ka kaut kur izmetīs ārā, bet tas nenotiek un viņš biežāk izvēlās izdarīt kaut kādu sarežģītāku metienu. Un tad tev paliek vēl Andžels un Toms Leimans. Un vienam ir 18 gadu, otrs ir nedēļa kopā ar komandu. Tā kā, tur un vēl Iļis Siderovs ir ārā. Tā kā viņš bija, principā, es saprotu, apstākļu spiests, viņš tik iesaistīts spēlē, ka viņš vēl nav gatavs, un līdz ar to tur arī tās kaut kādas lielās problēmas rodās. Nē, es nezinu, man liekas, ka tas, par ko mēs jau runājām iepriekš, un īpaši pēc šīm 2 spēlēm, īpaši pēc tās pēdējās spēles, gan mēs ar tevi, gan es ar citiem basketbola draugiem, ko esmu runājis, mēs esam tā spekulējuši, vai šis tiešām pēc komplektācijas nav vājākais VF sastāvs kopš 2008. gada. Ja tu tā paskaties uz papīra, tad varbūt, ka tas ir visai loģiski. Ne jau tik liels zaudējums ir loģisks, bet tāda cīņa arī pret Slovākijas čempioniem droši vien šajā gadījumā ir tikai kaut kāda likumsakarība drīzāk nekā sakritība, tas, ka mēs nevaram ar viņiem pacīnīties. Man kaut kā tā šķiet. Man arī šķiet tas info, kas, ka ir izdevies saglabāt budžetu iepriekšējā līmenī. Tagad skan vēl muļķīgāk. Es skatos uz šo sastāvu un es neredzu, kur tas iepriekšējā līmeņa budžets ir šajā sastāvā. Ja ir noturēts, tad es atļautos teikt, ka tas ir iztērēts neprasmīgi, bet es tiešām neticu. Es domāju, ka tur drīzāk ka nav tā iepriekšējā līmeņa budžeta. Visticamāk, jo arī es saprotu starpsezonā tās baumas, kas bija dzirdētas, man liekas, kas arī izskanēja šeit pie mums, ka algu budžeta samazinājums bija par 25 līdz 30%. Tā kā, tas ir ļoti jūtami, tīpaši pie tādām summām, ar kādām operē Latvijas klubu, bet, it kā iespējams, varbūt ir kaut kāds veids, kā sezonas gaitā to palielināt. Tikai problēma tāda, ka Champions Līgā vēl 4 spēles atlikušas. Jā, mēs jau par to iepriekš runājām. Champions Līgā, ja grib kaut ko sasniegt, tad tur šāda līmeņa komandām kā VF ir uzreiz jāmauc. Ir jāmauc, kamēr pretinieki nav gatavi. Vai tie lielie, tie, kas vēl tikai ieskrienās, tad tos ir jāņem tagad sezonas sākumā. Citādi jau nav versija vispār pacīnīties. Bet labi, es
jāatceras jau, ka šogad VF nebija jābūt nemaz grupu turnīrā. Un ja ar steigu neizdosies uzlabot sniegumu, tad nākamā vasara varētu būt vēl grūtāk tomēr sarunāt to vietu grupu turnīrā. Un ja būs kvalifikācija, tad tas būs super grūti. Un tad tur mēs jau vispār varam aiziet spekulācijās par to, vai tas vispār nav pēdējais klubu turnīrs starptautiskais, ārpus Ziemeļlīgas kādam Latvijas klubam. Bet tās tādas, nezinu, viss tā tumšās krāsās zīmējās pēc tām 2 spēlēm. Vēl jau, protams, ir priekšā mači. Bet labi, es domāju, pietiks par VF, ja vien tev agri nav vēl kaut kas piebilstams. Nē, manuprāt, vienkārši, kā mums jau ir ļoti kvalitīvi latviešu spēlētāji, vai ne? Izlases džeks, kas bija ļoti tuvu pamatsastāvam izlasē, ja? Arī Toms ir spēlējis izlasē. Principā jau 3 ļoti vajadzētu būt diezgan apmaksātiem latviešiem, ja? Tātad kaut kur budžets arī tur aiziet. Tā kā, tos latviešus jau jāpiesaista kaut kā. Grūti spriest, jā, sākums, man liekas, ka aizsardzība tur viņi nespēja kaut kā sakomunicēt un grib, zināt, man liekas, ka Latvijas izlase arī, mēs kaut kādā mirklī skatījāmies, ka visi grib tik daudz palīdzēt, kad beigās pārpalīdz, jā, un zin kā, ir beigā deksme iet un darīt, bet tad, kad tu pa daudz dari, tad arī ir, zin kā, tas... Nē, zin kā, tas ir kaut kādā mērā tas, ko var saukt arī par pieredzi, tādā apkopojumā, jo ir tie mums tie pieredzējušie, bet, ir kaut kāda daļa spēlētāja, tas pats Ķilps, mēs viņu nevaram saukt starptautiskā līmenī par pieredzējušu spēlētāju, viņš tomēr ir jaunais, joprojām, vai, nezinu, ne jaunais, bet, viņš debitē šādā līmenī pret šādiem pretiniekiem. Tā kā es domāju, Latvijas izlasē, taču viņš arī pret Grieķiem vai ko tur iemeta 2 trojkas mierīgi. Jā, bet tev ir viena lieta, kur ar tevi vispār nerēķinās, tev nav nekāda spriedze, tu tā kā jaunais, tev nav ko zaudēt, kā saka, tad tev izmet tajā spēlē, starp citu, bez variantiem zaudētā spēlē, tur, kur vēl mazāk spriedze droši vien ir, un tu eju un vienkārši spēlē, te viņam tomēr tā loma it kā ir cita. Būtu jābūt citai. Un tad tādā lomā viņam tomēr tas ir pirmais piegājiens šādā līmenī. Jā, būs, pavērsies, aizies, būs viss labi. Bet labi, ķeramies klāt Ziemeļamerikai. Agri, kā jau ievadā minēji, tu esi jaunā basketbolista tēvs. Es nezinu, varbūt arī vēlies iepazīstināt ar savu dēlu. Tā publiski, vai, ja nē, tad mēs varam vienkārši uzreiz ķerties klāt tādiem jautājumiem. Jā, īsumā, 2011. gads, jā, tur vasarā 14 palika puikam, no 6 gadiem viņš ir Amerikā, tāpēc, ka no 6 gadiem mēs pārcēlāmies, ka viņam bija 6. Attiecīgi gājām, un viņam tas basketbols sirdī, gāja, un pa šajien dzīvojāmies, ja, un attīstījāmies. Tagad viņš ir 8. klasē mācās, ja, kā viņš saka, Class of 2030, 2030. Izlaidums, ja, un jā, šogad spēlēs high schoolā, ja, principā mēs tā latviešiem ir tas high school, vidusskola, es nezinu, kā lai es labāk pasaku, mēs latvieši sakam vidusskola, bet šeit Amerikā ir middle school, ja, kas ir no 5. līdz 8. klasē, ja, un tad ir no 9. līdz 12. klasē ir high school, bet viņš jau kā 8. klases skolēns jau spēlēs vidusskolā varsity komandā. Skola gan nav liela, bet ļoti labi viņš tā kā paredzēts ir starters, ja, tā kā sākuma 5. spēlētājs, tā kā es principā esmu diezgan apmierināts ar to progresu, ja, viņa. Varsity ir Gabriels. Varsity, tas ir, varbūt tiem, kas nezin, tā ir pirmā komanda. Un ir vēl, kā sauc, otru komandu? JV, jā, junior JV, jā. Junior, tie, kas parasti mācās 9. 10. klasē, tie ir no sākuma iet caur JV, bet tā kā tā skola šitā, viņa ir privāta skola, un viņi tā kā, viņu jau bija noskatījuši jau kaut gadu jau vairāk, ja, tad tur sanāca privāti patrenēties pie tiem treneriem, un viņi jau tā kā ar cerībām, ka viņš varēs jau tā kā pie viņiem startēt šī sezonā. Kāds vispār izskatās tas
ASV augoša jaunā basketbolista grafiks. Nu, tagad ir noteikti sākusies skola vai sezona jau ir sākusies. Kā tas izskatās kopā ar treniņiem? Jo es atceros, ka es biju jaunāks, es biju tur visādi hoop mixtape Tu joprojām esi jauns. Nu, jā, bet tad, kad es vēl gāju skolā, tad varēja sekot līdzi. Bija visādi, piemēram, tagad Televīzijas Hapoelā spēlēja tāds Antonio Blakenijs, un tad viņam bija daudz visādi Day in the Life un tā tālāk, tā kā seriāli par viņu, un kur viņš tur iet gan no rītiem trenēties, gan uzreiz tur pēc skolas tiek iekšā trenēties. Nu, kā tas izskatās tavam dēlam? Nu, te jau arī jārunāja par to, ka uz ko tās skolas specializējās. Ja ir te Amerikā ir tās skolas, ja tur, es nezinu, vai kāds ir redzējis, iesaku apstīties Iowa United, ja, tādu skolu atrodas štatā attiecīgi tur bišķiņu uz ziemeļiem no mums. Nu, tur ir vispār uzbūvēts tāds high school, ja, tur, nu, ja jūs paskatīsieties, tas ir tā kā sapnis jebkuram, ja, tas tur, nezinu, NBA līmenis, ja, kā viņam tā skola ir uzbūvēta un kā viņam jau tur arī studijas jau ir iekļauts. Nu, Gabriela sakarā ir tā, ka tā skola ir tāda mazāka, ja viņiem ir gan futbols, kas nav amerikāņu futbols, bet tas ir viņi tur īstenībā štatos ņem pirmās vietas. Sokers, ja? Sokers, kā viņas sauc, jā, bet es nevaru pierast. Un tad viņiem ir beisbols, jā, un basketbols, un tad uz basketbolu viņi pagājušajā gadā viņi savā distriktā, jā, ieņēma pirmo vietu, jā, tad viņi nebija ieņēmuši tur to pirmo vietu kaut kāds pēdējos 20 gadus, un tad viņi pagājuši gadu uzvarēja to distriktu, un redzēs, kā šogad ies, tur arī komanda bišķi nomainījusies, jo pagājuši gadu spēlēja Čalis, kas kaut kāds top 10 Amerikā bija, jā, pēc kaut kādiem rankingiem, jo tad NT rankingi, bet viņš tur ap to, jā, tur mētājās. 28. gada izlaidums, tāpat kā Benžī, jā, Burē, tad viņš bija tur laikam augstāk rankingā virs Benžī tur kaut kādā mirklī, bet tas stāsts par to, kad vienreiz tagad, kad sāksies, tagad īstenībā ir tā, ka te ir neoficiālie treniņi, jo tu nedrīkst iesaistīt oficiālos treniņos, nu, Amerikā vispār dzīvot noteikumi ir vienkārši tā, ka tu pat, man liekas, ka ChatGPT pat visus noteikumus nezinu, daudz viņi ir, jā. Bet te ir ļoti daudz tie noteikumi, jā, ko tu drīkst, ko nedrīkst, un tad līdz šim bija neoficiālie treniņi, gan arī katru dienu bija tāds tā kā, vairāk tā kā privāti, individuāli, strādā uz visādām kustībām, uz driblu, ļoti tāds iegulda tieši arī svaru zālīte, bišķiņi, jā, tur attiecīgi pēc, jā, ko tur vajag, jā, un Gabriels vēl jauns, viņam bišķiņi tur tā kā mazāk neliek neko baigot, tur mazlietiņ tik kaut ko, jā. Nu, un, jā, katru dienu viņam ir treniņi, citreiz ir 2 reizes dienā, tāpēc, ka es viņu vēl atsevišķi vedu uz individuāliem treniņiem, jo paralēli skolai vēl ir arī privātās komandas Amerikā, jā, kas ir tā saucamās AAU, jā, American, kā tur sauc, Amerikas amatieru. Amateur kaut kas bija. Jā, kaut kāds tāds. Un tad tās arī ir komandas, kuras spēlē visādos tā saucamajos cirkutos. Es pat nezinu, kā mēs viņu varam nosaukt kaut kāds apavu apvienībās, jā, kur ir gan Nike, jā, kas ir EYBL, jā, ir Adidas, ir Under Armour, ir arī Puma, ir neatkarīgās līgas, kā ir arī tas, kā Made Hoops, jā, un, te ir, teiksim tā, Amerika ir ļoti piesātināta ar tām, kas ir tās privātās komandas, jā, kas tiek veidotas, un jā, tad tur viņš arī ir iesaistīts vienā komandā pašlaik, kas ir, viņi ir sponsorēta, ja, par ko man ir liels prieks, jo tās izmaksas tur ir normāls. Es tieši vai prasīt, jā. Cik tur izmaksā tāda turnīra? Vai tur, teiksim, kaut kāda kopējā sezonas maksa, vai tur uz katru turnīru, kā tur tas notiek? Nu, ja tu spēlē, mēs varam sākt no kaut kādas, kā vispār tā sistēma ir uzbūvēta, varbūt, jā, jo tad, teiksim, tā sistēma ir uzbūvēta tā, ka līdz middle school, jā, līdz kaut kādai 5. 6. klasē, jā, ir tikai tā kā interešu novirziens, nosacīti. Jā, bet tā kā tas basketbols ir ļoti augstu vērtāts, tad tur ir ļoti pilns ar visādiem klubiem, jā, tiem, kas tiek.
Tad, kad mēs atbraucām tikai uz Ameriku, tad Gabrielas mēs viņu palaidām, citu bija kaut kāds krievu pāris. Sieviete bija spēlējusi Krievijas izlasē. Viņa, starp citu, draudzene ar Aneti ir, viņas tur laikam kaut kur kodā Jekaterinburgā vai kur tur spēlēja kopā, jā. Un tad viņas tā kā, Aneti, es pazīstu, jūs tur no Latvijas, jā, tur, zin, tur, nu, tāds, jā, bet, nu, viņi bija uztaisījis tur kaut kādu vietējo to priekš, nezinu, 6-7 gadīgiem čalīšiem, jā, tur, protams, jāmaksā. Viss ir pa maksu, ieeja uzreiz tev piestāda rēķinu par mēnesi, uzreiz par formām, par bumbām, visu, ko vien var tev piestāda, ja, tur, Amerika, ja, un tas izmaksā. Es tagad neatceros precīzi, cik tās summas tādā laikā bija, bet tur bija 200-250 mēnesī, ja, tur plus vēl formas, un tad tur arī sacensības kaut kādas, ja, tur mazajiem, un arī par to atsevišķi jāmaksā par katrām sacensībām kaut kādi $100, ja, un tad tur tu aizbrauc uz tām sacensībām, pie durvīm sēž kasierīte, ja, kuri tev paņem $15-20 par ieeju, kā savādāk no vecākiem, taču ir paņemt, vai ne, ko tu viņi neies iekšā skatīties spēli, ja. Tur samaksā, ja, tur Losandželosā, tur, kas tajos, kas tur Orange County parasti tie turnīri notikās, ja, tajos džimos, kur savulaik Kobe tur ar savu Gigi lidoja, ja, un tur tajos džimos, ja, kur ir, nezinu, 8, 10, 12, 20 lauku un vienlaicīgi spēles notiekās, ja. Tur pat pastāviet bija $20 jāmaksā, ja, un visur citur nobloķēts apkārt, nedrīkst iebraukt. Jābrauc tikai taisno stāvvietu, ja. Kapitālisms. Jā, bet Amerika laikam, man liekas, ar to ir arī tāda, ar to viņa arī ir, visur pelna, visur ir interese, ja, tie vecāki tic saviem bērniem, ja, viņiem patīk, viņi ved, viņi, tur, tā teiksim, tas bija tāds posms, ja, kur, nepārspīlējot, kaut kāds 15-20 tūkstoši gadi aiziet, ja. Piedod, bet par sportisko pusi maz atkāpīt. Tajā mazajā vecumā puikas atsevišķi, meitenes atsevišķi vai visi kopā? Ir gan atsevišķi, gan arī meitenes kopā, un tās meitenes citreiz daudz labāks par tiem puikām, ja, tur viņas tā mauc, ka tur citreiz ir tā, ka tu skaties, un domā, tā ir meitene vai džeks? Tiešām, ja, tur tās meitenes citreiz tā griež, ja, to basi tur, sevišķi, kad viņas vēl, kad viņi jauni vēl visi ir, ja, tur viņi te paigi neatšķirās, tur visi skrien, visi lec, un citreiz tā meitenēm vairāk spēks ir nekā puišiem, ja, tur. Attīstās ātrāk tomēr. Kaut kādā ziņā, jā, un tad varat iedomāties, kad ir, ir tās līgas, ja, tad tur sākumā ir tāda līga, kur spēlē tā kā iesācēja, ja? Tad, kad tu uzvari to līgu, ja? tad tevi tā kā tas klubs, kurā tu trenējies, tad viņi paceļ tevi bišķiņ augstāk, ja? Kaut kur, bet tā galvenā tā doma nevienam nepatīk zaudēt. Ja? Ja tu uzvari kaut kādu to savu leveli, tad tā kā viņi tev tā kā lēnām ceļ augšā, ja tu tur tādī nākušajā levelī tur zaudēja, ja tur tādī weekendā tos spēles, tad viņi tev nomet atpakaļ lejā, jo vecāki arī vienmēr grib uzvarēt. Un, ja tu zaudē, tad vairs negrib nākt, un tur tāds, viss tā politika, jā, bet iedomājieties, tie tās nedēļas nogalas tiešām, ja tur aizbrauc, tur ir 100 komandas, vienkārši, tas ir tikai, nezinu, kaut kāds viens apkabals, ja, tur, tas apjoms bija Las Vegasā kaut kāds turnīrs, tad viņam vēl 10 gadi vai cik bija, tur bija kaut kādi 60 laukumi zem viena jumta. Tā, ka tu ieej tādā convention center, ja, Las Vegasā lielajā, un tu neredzi galu laukumiem. Vienkārši, tur nav gala. Tu ej un tur visur spēlē, visur vecāki, visi samaksājuši par ieeju, nezinu, $25 dienā, ja, Tur, tā kā lidostās ir no viena geita līdz citam geitam, tur 20 minūtes jāiet varbūt no viena laukuma. Vai ar vilcieniņu jābrauc? Jā, tev, kā tu skaties tur tādā apā, kurā tev laukumā 53. spēle, un tad tu maudz tur līdz galam, kamēr tu aizēji kaut kāds 15 minūtes, ja, tur, kamēr tu aizēji līdz galam. Visu laiku bonusiņā sīkais. Apmēram, jā, un visi to tik nopietni uztver, jā, tur visi. Vēl viena lieta par ir pierasts, ka Latvijā
Un ne tikai Latvijā, bet vienkārši mēs tā esam, un tāpēc mēs to esam tā ieraudzījuši pie sevis, ka vecāki mēdz būt super entuziastiski iesaistīti, citreiz tas aiziet par tālu, un tur sāk tiesneši ciest no šī, un mans jautājums droši vien ir par to, lai formulētu, kā tas ir tur, un vienlaicīgi arī par tiesnešiem varbūt, kas tad tiesā tās spēles, un kā ir šis jautājums tur? Jā, ir viss kaut kas ir bijis, ja. Nu, ir arī, es esmu redzējis, arī vecāki kaujās savā starpā, ja, kas ir starp komandām, ir, ļoti, ir tā, ka man tad, kad mēs kaut kādus 3-4 gadus, ja, kad mēs vēl Losandželosā dzīvojām, Gabrielam vienmēr komandas bija biedrs viens lietuvietis, mums bija tur, ja, Donatas. Un tad es ar viņu arī draudzējos, un tad Gabriels ar to puiku, viņi tur kopā spēlēja, ja, visās tanīs komandās, un tad viņš lietuviski, es latviski, ja, tur zin kā, tur es jau tur iemācījos visas, zin, tās rankes, un tur, zin, tur tās rokas, tur vēl kaut ko iemācījos lietuviešu kaut kādas tās valodas, ja, tur kamoļis, tur rankas, tur rojus, kā viss tur, baigi forši īstenībā, bet... kaujās kaut ko citreiz. Arī puikas, starp citu, ļoti asi kaujās citreiz savā starpā. Jā, ir bijuši tagad vēl pat nesen 2 turnīri, kur komandas tiek diskvalificētas, kur viņas vienkārši izkaujās savā starpā pilnīgi visi. Jā, tur, tumšādaini bišķiņi ir ļoti tādi, citi tādi ļoti noskaņoti ir, jā, viņiem. Kā lai saka, citiem ir tāda sajūta, ka viņiem tā ir dzīve. Jā, tas apmēram vai es šitien basketbolā izsitīšos, vai man nebūs nekas cits. Tad ir tāda citreiz pat sajūta, ja, ka tā ir mana dzīve. Viņi to nenormāli uztver to ļoti, ļoti tā, ja, tur katru epizodu tik emocionāli. Arī vecāki maliņā arī palīdz uztvert emocionāli visu. Ja, tur aiziet, jā, protams, aiziet. Bet tiesākās? Tie ir jaunieši arī vai vecāki? Zini, tiesā ļoti baigi dažādi. Ja. Ir citreiz... Bet, tu jau redzi, es jau tos tiesnešus jau pazīstu, ja, bet ir arī tādi, kas vispārīgi pat īsti vairs nevar paskriet. Ja. Viņi tur knapi aiziet uz vienu galu vai uz otru, un kaut kas pagadās, kaut ko nosvilp. Ticat man, Latvijā daudz labāk tiesā. Ļoti daudz labāk tiesā. Ja. Tā kā, bet, jā, man liekas, ka neviens tur tā... Uz tiesnešiem varbūt tik daudz netiek nekas teikts, jo kaut kā... Vairāk savā starpā, jā. Savā starpā visi cepjās, jā, tur apmēram. Un ir kaut kāda... Jā, ir kaut kāda, mums ir salīdzinoši, mēs tomēr esam maza valsts, maza sabiedrība šeit uz vietas Latvijā, tad nāk Basketbola savienība, sit dūri galdā, saka visiem krāt ar pirkstu un tā nedrīkst darīt. Amerikā var just kaut kādu tādu jumta organizāciju, kas pārauga, un, piemēram, šādos jautājumos, kad ir kaut kādi kašķi, vai tur tas vairāk paliek vienkārši organizatoru ziņā? Tiek jau visādas tādas lielās akcijas taisītas, ja, tur tiek kaut kādi arī speciāli kaut kādi veidoti strīmi vai video kaut kādas tiešraides, jo tas apjoms ir ļoti liels, ko paziņot, ja, tur kaut kāda, nezinu, par uzvedībām, par tas tiek darīts, bet, pieņemsim, ja tur kāda komanda sakaujās tur turnīrā, viņi tiek uzreiz diskvalificēti no tā turnīra, tiek pilnībā izraidīti, viņi arī pasaka, viņiem vairs arī nevarēs piedalīties, jā, un bija tā, kad viena Floridā mums tā bija, kad Gabriela viena vecākā komanda, kas bija tā kā, nevis Gabriela gadikas, bet bija vecāki čaļi, jā, tādi jau lieli, jā, tad viņi tur sakāvās, viņi vēl ar apsargu to sakāvās. Jā, policija tika iesaistīta viss, jā, un beigās pilnīgi visa organizācija tika no tā, ir Floridā, Orlando, netālu no Orlando, ir tāds saucās Big House, jā, kur ir ļoti daudz basketbola turnīri. Un tad tā komanda pilnībā visa organizācija tika diskvalificētas kaut kādu mēnesi, nevarēja piedalīties tajos turnīros. Ja? Un, kaut kā tā viņi risina, protams, es domāju, virzamies no šitās tēmas prom. Es zinu, es dzirdēju par to Latvijas Basketbola savienības, to arī, ka tur arī kaut kāda sakāvās, ja, tur.
Bet arī bija nesen, tur bija kampaņa, kaut kā tur bija neaizēja ciet vai kaut kā tā saucās. Nu, bija diezgan liela kampaņa. Pasaules saimnība labu lietu dara. Jā, protams. Šajā lietā viss kārtībā. Vienkārši mums arī ir vieglāk to, tā kā salīdzinot ar Ameriku, droši vien vieglāk nodot to informāciju. Tātad, ja Basketbola savienība kaut ko pasaka, tad visi to ir dzirdējuši, ka par to tagad runā. Es pieļauju, ka tur tā nav, un varbūt tā informācija ir, nemaz nenonāk līdz visiem. Bet labi, ejam tālāk. Es gribētu īsi atgriezties vēl pie tā AAU circuita. Kā tas, tu minēji, ka Gabriels spēlē sponsorētā komandā. Es redzēju, man liekas, Instagramā vai Twitterī, ka arī Benjijs spēlē sponsorētā komandā. Es zinu, tur Maikam Džeimsam no Monako ir savu sponsorētā komanda, vēl noteikti arī citiem. Kas ir tas kaut kāds sponsoru iegūms? Kāpēc viņi to dara? Tas ir no tiem basketbolistiem, tas ir kaut kāds veids, kā dot atpakaļ tam savam rajonam, tai savai kaut kādai skolai vai, nezinu, savam trenerim. Kā tu to redzi? Vai tas ir atkal uzreiz kaut kādā veidā saistīts ar to, ka NCAA un arī vidusskolā jau sāk saņemt lielas naudas, un tie cilvēki, kas sponsori attiecīgi mēģina tikt kaut kā tādā veidā pie tā lielā pīrāga? Tu jau gan jautājumā atbildēja gan uz visiem jautājumiem. Bet līmeņa labākajās sporta studijas tradīcijās uzdod jautājumu, atbildot pats jautājumu. Jā, pagājuši gadu Gabriels spēlēja tā kā Puma cirkutā, jā. Tas ir, tur bija, tas saucās komanda Treman Elite, jā, kad Treman ir basketbolists arī, jā, kas nācis no šitā, viņš no Gainesvilles ir nācis, kas arī šeit Ziemeļa Floridā, jā. Attiecīgi viņš gan Puma kaut ko dod, jā, visu tur botas, visu kaut ko, jā, un gan arī tas Treman pats kaut ko dod tai komandai, jo viņš tā kā iegulda atpakaļ tajos jauniešos no tā apgabala, no kuri viņš ir nācis, jā. Gabriela vēl te aicina tagad arī uz Adidas, jā, to cirkutu, jā, tur mēs svētdien aizbrauksim, vienkārši patrenēsim, es viņu aicinu patrenēties Gabrielu. Tā komanda saucās Austin Reeves, jā, pieņemsim, jā. Tad Austins Reeves kaut ko iegulda tādā komandā, jā, attiecīgi. Jā. Šeit, kur mēs esam Jacksonville, te ir uztaisīta komanda vienkārši no vietējiem. Lai Jacksonville apmēram saprast, tas ir gan 2 miljoni iedzīvotāju šeit. Jā. Tad viņi tā kā, tur ir GMs, jā, kurš ir savāds labākos viņa prāt spēlētājs no šitā visa apgabala. 8 spēlētājs, viņi negrib vairāk, viņi grib 8, viņi grib ar 8 braukt, ja Gabriels ir viņu starpā. Un principā, tur ir arī dēls tam galvenajam sponsoram. Jā, tas tēvs, viņam pieder kaut kāda ārprātīgi liela pārvadājuma kompānija, kaut kāds, cik es sapratu, loģistikas kompānija, jā, šeit Jacksonvillā, jo Jacksonville ļoti liels mezgls, tam ir tieši pārvadāt. Mums ir okeāns pieeja, viss ir, jā, un jā, viņam tas ir tā kā, viņš to naudu, ko viņš iedos komandai, viņš viņu norakstīs no nodokļiem, jā, tas ir tā kā, principā, tā kā nesamaksāt nodokļos, bet samaksāt par komandu, jā, kas, man liekas, Latvijā mums tā nav, bet Amerikā... Agrāk bija, bet jā, tagad, kad mainījās tā sistēma, pirms nezinu, tāpēc, ka Latvijā uzņēmumi mācēja to izmantot savām vajadzībām, cik es saprotu. Jā. Nē, visādi. Kaut ko paprasīt atpakaļ vai vēl kaut ko, bet, labi, tas ir cits stāsts, bet, jā, šī gadījumā ir, jā, tur iegulda tas tēvs, tāpēc, kad viņam jau viens dēls spēlē D1, jā, tur tāpat Jacksonville's University, jā, kas ir D1, viņa nav liela skola, bet tāpat tās D1, un tad meita viņam tikko kā piekrita ar Seminoles, jā, kas ir Florida State University, man liekas, kas ir Tallahassee, ļoti liela skola, koledža, jā, tad viņi tagad tā kā piekrita. Viņš ir pats no Indiānas, viņš tur izaudzis basketbols, viņam basketbols ir viņš nopircis ir veselu džimu, jā, kur viņi tiek trenēties diezgan gan īsti, cik grib, un, tāds cilvēks vienkārši ieguldās savā hobijā, un arī ar to arī nodrošina saviem bērniem kaut kādu tādu nākotni, jā, tur, ka viņi spēlē basketbolu, tiek pie labām koledžām spēlē, tā kaut kā, jā, tas... Kāds ir kāda trenera vieta un loma šajā visā treneri šādās komandās? Ziniet kā, man liekas, ka Latvijā mums īstenībā ir ļoti labi treneri. Jā, šeit Amerikā trenē, kurš grib. Nav nekāda certifikāta, jā, lai saprastu vienkārši visādi
tēti, mammas, jā, tur, nu, kā viņi redz basketbolu, tā viņi trenē. Nu, ir ļoti, ir arī, nu, tādi tie, kas no koledžas nāk, jā, kas ir pabeiguši koledžu, viņi trenē, ar tiem ir tā kā foršāk, vieglāk, jā. Bet, nu, jā, nu, ziniet, Gabrielam mēs arī daudz esam braukājuši pa Ameriku, jā, mēs dzīvojam tur Losandželosā, tad pēc tam Orange County, pēc tam mēs dzīvojam 2 gadus Floridā, un viņam diezgan daudz ir sanācis mainīt komandas. Jā, nu, tad, nu, grūti ir atrast tiešām tādu foršu vietu, jā, kur tu jūti, ka treneris, nu, tā kā ļauj darīt vai ir profesionāls pietiekoši, lai viņš tiešām saredzētu to bērnā, to talantu, ko vajag attīstīt, kā viņam ļaut spēlēt. Jo baigi daudz Amerikā ir viss tieši balstīts uz spēku, uz ātrumu. Jā, tieši tie jaunie čaļi baigi attīstās ātri šeit. Jā, nu ļoti spēcīgi. Jūs jau varat redzēt arī Benji, jā, tur ir vienkārši tāds jau kosmonauts, jā, savā vecumā jau vienkārši mauc. Jā, nu mēs latvieši tomēr esam bišķiņi vēlāk, jā, tur attīstamies, jā, un tas, man liekas, ir tāds, kur Gabrielam bija problēmas kaut kādā, tagad es redzu, ka viņš sāk likt klāt, un viņš pēdējos 2 gados ir ļoti, ļoti progresējis, jā, principā tuliņās arī dankos. Jā, un stiepjās beidzot garāks. Nu, principā, es pat esmu priecīgs, jo viņam visu laiku nācies ir sastapties ar ļoti lielu spēku. Jā. Nu, Latvijā nevar tādu spēku dabūt pretīm, jā, un kas tev ir jāsadz, kas tev ir jāapspēlē. Jā, bet tas ir ilgtermiņā nāk par labu. Jā, tas noteikti nāk par labu, un tas ir baigi labi, bet, lai par tiem treneriem runāt, viņi baigi spiež uz to, ej līdz galam ar spēku, finišē, jā, tur, un Gabriels īstenībā viņš ir savādāks spēlētājs, un mēs tagad arī bijām Chris Paul nometnē, Chris Paul uzaicina tos labākos spēlētājus, un mēs no šitā apgabala bijām Atlantā nesen, un tad Gabriels ir tāds spēlētājs, kas paņem to, ko viņam iedod. Jā, citiem liekas, ka viņš aiziet tur, ko viņš grib, bet patiesību sakot, viņš aiziet tur, kur viņam atļauj aiziet, un no turienes viņš izmet un iemet. Jā. Un tad viņš ir tāds vairāk kreatīvs spēlētājs, jo viņam nekas cits neatliek, kā būt kreatīvam. Jā. Nu jā, lai tiktu tiem lielajiem galā. Jā. Tehniku, vēl kaut ko, jā, un tad viņš tur vienā spēlē, laikam, 9 trīnīšus iemet. Jā, tur 9 trīnīšus, 33 punktus, un tad pēc tās spēles no Chris Paul akadēmijas tas treneris, kas tieši to spēli bija treneris Gabrielam, viņš nāca klāt, viņš teica, ka viņš neesot pēdējos 2-3 gadus redzējis tik labu šūteri, jā, un viņš tur fanā, viņš aicināja mūs pievienoties Chris Paul akadēmijai, bet, nu, Chris Paul akadēmija ir Ziemeļkarolīnā. Jā, ir viņš kaut kur citur, jā. Bet, nu, viņi spēlēja, tad Nike vai Bielā, viņš ļoti gribēja, lai mēs tur, bet, nu, tad man ir jāpārceļās, tur pašlaik nav varianti, jā, un jā, bet, nu, tas tāds bija patīkami, jā, kad viņš atrod tās vietas, jā, viņš negaida, kad viņam pienāks klāt, viņš iemet, jā, un, nu, par to tāds, tā kā viņš attīstās, jo, teiksim tā, nevis pielāgojās. Bet tu pieminēji šos te trenerus, ka ir grūti atrast un trenējies basketbolā, vai ne? Tu kaut kur pazudi, Kristiāna. Jā, tu kaut kur mazliet. Pieminēji trenerus dažādos Amerikā un to, kā tur viss notiekās. Tu pats taču arī esi trenējies un spēlējis basketbolu, vai ne? Jā, es paspēju uzspēlēt Zemesargs Roju savulaik pie Nelēķiem Meldera. Ar Andri Kiviču kopā? Ar Andri paspējām, jā, pirmie koncerti un arī Sniedra, un mums tur bija ļoti skrastiņš, un kas tik mums tur nebija, mums tur bija afigēnā kompānija, kā sakās, jā, un es biju jaunais gurķis, jā, tur visā, un savulaik atceros pret Riča Padus izmēģināju, jā, tur pret Vēnspilu, jā, kad spēlējām, un tur bija kaut kāda situācija, kad Atis bija diskvalifikācija kaut kāda dabūjis, jā, un man treneris saka, tu tagad jaunais buk, nu, kā blaubuks, jaunais buciņ, ies laukumā tuņās, jā.
Un tad spēlēsim citu mans rekords, man liekas, 17 punkti, ja es iemetu tenī spēlē, ja? Bet tas bija tāds mans zvaigžņu iznāciens, bet tā es paigi daudz nespēlēju. Bet tik un tā. Un nē, tas vienkārši, ko es gribēju vaicāt šajā sakarā, tu pieminēji tos daudzos trenerus, un es arī nedaudz gatavojoties vispār, lai saprastu to sistēmu, ko varbūt arī paši amerikāņi domā. YouTube'ā uzgāja izgriezumu, kur bija Richards Jeffersons, Jennings Frais, Kendricks Perkins, un viņi runāja, varbūt nav tas labākais trīnieks, kas vienkārši lielākoties kliedz televīzijā, bet viņi runāja par to ASV jaunatnes sistēmu un to, kā strādā treneri, un tas jau vispār arī regulāri tiek pieminēts, kad Eiropieši parādās NBA par to, ka viņi tur ir krietni labāki tā saucamajos fundamentals un tajā spēles izpratnē, bet man liekas, ka varbūt tās kaut kādas pamatlietas, nezinu, tur metieni no groza apakšas, dribli un tādas visas lietas, to jau lielā mērā var visi apgūt plus mīnus vienā līmenī, bet lielāka atšķirība ir tie spēles izpratnē arī. Tagad, kā mēs redzam, kā Jokičs lasa spēli, kā Dončičs lasa spēli, ka tie ir tiešām tādi labākie basketbolisti pasaulē. Un, ja tu atceries no tā, kā bija tad, kad tu trenējies un tam, cik ļoti tiek pievērsta uzmanība Eiropā tām taktiskajām lietām, kā tu redzi to, kā tas ir Gabrielam un ar jauniešiem Amerikā? Man liekas, ka tā individuālā sagatavotība Amerikā ir vienkārši kosmos. Tas, ko Gabriels dara savos 14 gados, es tur pienesu ūdeni tikai, kā es tur, ko mēs darījām. Mēs tur arī caur kājām īpaši nedriblējām manā laikā. Tur nebija vajadzības īpaši, vai ne? Mums bija jādriblē uz priekšu un jāmet pa grozu. Bet tā sagatava individuālā ir vienkārši kosmos, ja? Jo tev visu laiku nāk ļoti spēcīgi pretinieki pretīm, visu laiku, ja? Tev ir jābūt ļoti individuāli sagatavotam, savādāk tev, jo te ir double teami vienkārši, kā tu nāc tā uzreiz ir full court double team, ja, tur, vai es nezinu, jātulko latviski ir. Jā, nē, visi sapratīs, es domāju, kas skatās šo. Kad viņš vēl bija mazāks, tad nenormāli grūti, jo bērniem nav spēks rokās un tur vienkārši stīli iet tur pēc kārtas visi, jā, bet ar laiku tagad jau tas jau ir bišķi citā līmenī. Zin kā, Amerikā tie, kas tagad sāk baigt tā interešu, tā saucamā, ja, kādreiz viņi netrenējās atsevišķi, tur basketbolā jau no bērnības, ja, tas tikai, man liekas, pēdējā laikā ļoti izteikti ir tas, ka cilvēki sāk ļoti specializēties kaut kādos, jo viņiem liekas, ka Eiropā specializējās, kur atnāca Jokičs, Dončičs, ja, tur mums arī jāspecializējās jau no bērnības, lai būtu labāka spēļu izpratne, un tas ieiet asinīs, tas viss basketbols, jo pēc būtības ir tā, ka, te ir tā, tagad iet amerikāņu futbola sezonu jauniešiem, ja, skolās. Viņi nomaukst viņās amerikāņu futbolu, pēc tam sākās basketbola sezona, tur puse no tiem amerikāņu futbolistiem uzreiz pāriet uz basketbolu, jo viņi nenormāli spēcīgi, viņi lec vienkārši tur ar galvu stīpā, ja, pa lielam, un, protams, ka tur nav nekāda izpratne. Tur nav nekāds tur. Viņi vienkārši izmanto savu spēku, fizikalitāti, danko visiem prieks, ja. Metiens ar tur ir kaut kāds normāls salīdzinošs, un tas ir tāds, tas no turienes nāk, ja, bet ja mēs skatāmies tagad, tad ir ļoti, ļoti daudz, jā, ir tās akadēmijas, basketbolu izveidots arī Amerikā, kur jau no bērnības māca visu spacingu, jā, kā pareizi izvietoties aizsardzībā, kā nolasīt spēli, kā būt starp piespēlēm, kur, tur īstenībā ļoti, ļoti daudz, tagad arī zonu ļoti daudz māca, visu māca tagad ļoti izteikti, jā. Nav tā, ka, es domāju, ka tā Amerika pieliks tanī, jā, drīz, un vairs nebūs tikai tā kā Dream Team kādreiz, ja, kad vienkārši pārskrēja pāri, vienkārši visus izšķaidīja pa sāniem un pārtankoja visiem, ja, kā Kārters, ja, kam tur viņš vēl nesen redzēja to highlight, kā viņš pārlic. Man liekas, ka nesen bija kaut kāda... Frederiks Veiss no Francijas. Jā, nesen bija kaut kāda gadskārta, kopš tas notika, tāpēc arī parādījās atkal tas video. Kā 25 gadu, tas bija Sidnejā, man liekas, 2000. Gadā, ne? 25 gadu, jā. Tā kā viņi tagad ļoti tam sāk pievērst uzmanību, un tad arī tie sportisti vairāk sāk specializēties uz konkrētu sportu, un nav vairs tik daudz kā kādreiz, ja, jo principā, tie, kas var atļauties, protams, ja, un tie, kas nevar atļauties, tie vai tie kaut kādā sponsorētā komandā, vai arī attiecīgi, ja viņi ir pietiekoši talantīgi.
Bet tu to domā finansiāli atļauties? Jā, es domāju finansiāli. Bet tas arī attiecās uz skolu? Nu, vienalga vai... tas ir tikai pa vasarām, tā kā. Redzi, Kristiāna, skola jau cik viņa ilgi ir gadā, jā? Skola ir... Kāds vispār ir tas mācību gads? Nu, tagad, pieņemsim, ir no augusta. Īstenībā skola sākās augustā Amerikā, jā? Tad viņam sākās tā amerikāņu futbola sezona, un tad tagad oktobra pašās beigās sāksies basketbola sezona, kad var sākt trenēties. Tur nepārklājās? Nē, viņi nepārklājās, jo tie ir divi sporti, kur ļoti daudz sportisti tā kā dubultojās nosacīt, jā, un pēc tā basketbola pēc tam nāk beisbola sezona, jā, kur arī ir kaut kādi sportisti, kas spēlē gan basketbolu, gan beisbolu, jā, un basketbols ar futbolu parasto pārklājās, soccer, jā, tur to viņš pārklājās, bet līdz tam 5. 6. klasē jau nav nekādas tādas interešu izglītības skolā. Ja? Tad pēc tam jau ir tās atlases skolā, ja tu esi fizisks, tu labs, tu tiec komandās, tātad tu tiec pie treniņiem, tev ir treneris, kas tev var uzlabot tavu individuālo tehniku, visu, bet līdz tam vecumam, līdz 5. 6. klasē, nu, džeki, ja viņiem nav finansiālas iespējas, viņi vienkārši paši kaut ko māc, tur pagalmos, ja, tur, protams, te ir ļoti daudz grozi, visur pagalmos, pilni laukumi visi, bet, nu, zin kā, pagalmos ir pagalmos, tur citi noteikumi. Ja, tas nav tāds basketbols, ko mēs redzam klasisko, ja. Un tad viņi arī tādi, jā, jo jau arī, kad tu skaties, tad vienmēr ir komandā tāds, teiksim, tas līderis, kas grib visu laiku bumbu, kas visu laiku pats grib iet mest, ja, un tāpēc arī mēs redzam, ka tas translējās pēc tam uz VF, ja, uz porteru, ja, kas iet, kas citi spēso, jā, tur grib, lai viņš iedod to piespēli, bet viņš pats izmetīs to metienu, tāpēc, ka viņš vienkārši to ir pieredzi darīt. Viņš grūti pārmācīt laikam. Asinīs. Kā ir ar kaut kādu skautu un vispār basketbolu cilvēku klātesamību tajās spēlēs? Tu jau minēji vairākas reizes, ka Gabriels ir viskaut kur aicināts spēlēt. Nu, kas ir tie cilvēki, kas treneri ir viens, bet ir vēl, es nezinu, kaut kādi tie rangi, cilvēki, kas sastāv tos rangus un tādas lietas, ko vispār var redzēt tajās spēlēs no tādiem basketbola cilvēkiem? Nu, pieņemsim, mēs aizbraucām uz to Chris Paul, to nometni nacionālo, ja, tad tur arī, protams, ir visi tie Ball is Life un vēl kaut kā tie visi, kas tur atspoguļo sociālās mēdījos, un tad tur ir jau uzreiz ir spēlētāji, kas ir sahaipoti, ja, kas tur ir kaut kādus, tā kā tos var uztaisīt highlightus, ja, varbūt tur iedankot vai tur kaut ko ir izdarījuši, tā viņus filmē. Tur sanāk tie, tā kā ir tā Gabriels, pieņemsim, pirmajā spēlē pret Džeku, kas ir tur kaut kāds tur skaitās baigi labais Amerikā, ja. Viņš iemeta 8 punktus pret Gabrielu, Gabriels pret viņu 23 punktus iemeta. Kā jūs domājat, kas bija sociālos mēdījos? Kaut kāds viens danks no tā Džeka, vai ne? Nu, nevis danks, bet kaut kāds tur floaters vai vēl kaut kas, apsieties, cik smuki viņš kustās, tur vēl kaut kas, viņš saprakst visu, yes, tur tādā ziņā, kad kaut kam ir jānotiekās arī, kad kaut kādā mirklī tevi sāk tur haipot, jā, tur, jātiek ir tajās augstākajos tos Nike, Adidas, jā, tajos cirkutos un jānospēlē, jāsaliek kaut ko, lai to sāk pamanīt. Un tas ir ļoti liels faktors Amerikā. Jā, bet tam visam arī uzrodās blakus kaut kādi padomdevēji, kaut kādi, varbūt ne gluži aģenti, bet kaut kādi cilvēki, kas tur stāsta, es tev rekur tur iekārtošu, es tev tur dabūšu to Ball is Life video un tādas lietas. Tagad pieņemsim skolā, es redzu visu laiku divus, patstāvīgi pat uz treniņiem nāk, ja, kas jau skauto Mičigānai, vēl kaut ko visādām koledžām. Ja. Viņi jau tur spieto apkārt, ja, viņi tur ir divi tādi, kas ir tādi pietuvinājušies, ja, tur vairāk tur tiem treneriem, visi tur tā kā draugi sadraudzējušies, un tad viņi tur nāk, viņi tur skatās, viņi tur citreiz kaut kāds padoms iedod, ja, viņi tā kā nesaka tur, mēs esam tas un tas, bet es ar viņiem esmu runājis, viņi teica, ko viņi dara, ja, tur tā kā, principā viņi jau tur seko, viņi jau laicīgi jau tā kā jau iekundējās, ja, kā es nezinu, kā pateikt latviski pareizāk, ja, tur, ka viņi jau tur to savu pozīciju, ja, kad seko līdz attīstībai, attiecīgi arī jūtajās komandās, tur, protams, ja, tie, kas taisa tās komandas, ja, tie, kas tur ir direktori, tur viss tās programmas,
viņi taču arī pēc tam grib aizsūtīt tos jaunos, kas viņiem tur izlaidumu gadi uz koledžām, kaut kādu procentu vai kas tur arī noteikti atlec. Un, protams, jā, visiem ir savas intereses, un te ir ļoti liela politika, jā, kas ir tur, ko tur vairāk spēlēs, kas tur nespēlēs. Un es to izjūtu ļoti pagājušajā gadā, ļoti, ar Gabrielu. Jā, tādā ziņā. Pastāst vairāk? Nē, tā, kad viņu tā kā bija atlasi uz to komandu, jā, viņš uz to, kas ir Pumas cirkutā spēlē, bet viņi arī bija vienu brīdi Amerikā 7. vietā, visā Amerikā, jā, tur iedomājieties 1000 komandas, viņi bija 7. rankingā, jā, un viņi uzvarēja, aizbrauca uz Alabamu, uzvarēja Nationals, jā, tur Gabriels diezgan normāli dabūja spēles laiku kaut cik, bet tu redzi, ka tam trenerim ir prioritāte, jā. Viņš jau ar saviem džekiem nāca uz to komandu. Tur bija tā, kad ir atlase, džeks ieveļās ar saviem 7 džekiem, apmēram, kur mēs esam labāki tur par tiem, kas ir šeit, jā, kas bija patiesība savā ziņā, jā. Tad bija tā situācija bija tā, ka tie 7, un tad Gabrielu un vēl vienu džeku pielikt klāt pie viņiem. Bet, Gabriels iegāja pilnīgi komandā, kas, viņš nevienu nezina, jā. Arī treneris viņu nezina, nekad iepriekš nebija, tad tu jūti, jā, ka tajās situācijās, kad viņš uzticās un savējo bīdu, jo, tur. Bet, viņi uzvarēja Made Hoops, viņi uzvarēja to Nationals Alabamā, viņi īstenībā ļoti labi spēlēja, un Gabrielam bija kaut kāds trofejs, bet nebija tāds beigais prieks par to, godīgi sakot. Jo tu zini, ka tavs dēls var izdarīt daudz vairāk, bet viņam apmēram liek skriet pa galīniju tikai uz trīnīti, uz stūri, ja, kur viņam varbūt iedos kādreiz bumbu, ja, un tu zini, ka viņš ir kreatīvs spēlētājs, ka viņš var driblēt, viņš caur driblu var arī savu punktus gūt, vēl kaut ko, bet viņam vienkārši to neļauj darīt. Ja. Un tad ir jautājums, vai tu gribi spēlēt tādā komandā, kas visur uzvar, bet tu vispār nespēji parādīt, uz ko tu esi spējīgs, vai tu izvēlies, varbūt, atkāpties bišķiņu solīt atpakaļ un darīt to, ko tu pa īstam vari. Liekas, tā ir tad arī Eiropā to pašu cilvēku, ja, tur aiziet uz kaut kādu super komandu, bet tu netiec darīt pie savu to, ko tu dari, ja, tev ir, jāuzspēlē citur. TJ Shorts tagad Panathinaikosā. Jā, starp. Tas tāds ļoti galējs piemērs, bet jā, bet vispār kopumā tu minēji arī to, ka Gabriels, piemēram, trenējās individuāli, un es esmu dzirdējis, ka arī tagad, protams, Latvijā šiem individuālajiem treniņiem cenas ir krietni pieaugošas, bet cik maksā tāds, ja tā var uzreiz tādā nagļa, kā vaicāt, tādi individuālie treniņi, jo es saprotu, Amerikā, kā jau tu minēji, tas ir milzīgs biznes, un tiešām es kaut kur es biju padzirdējis, ka tiešām ir nenormāli dārgi tas viss. Nē, un plus es papildināšu jautājumu, un kā atšķirās tās cenas, tu teici, ka trenēt var bez mazai jebkurš, un varbūt arī tur ir tā gradācija, tur kāds matemātikas skolotājs izdomā, ka viņš grib brīvajā laikā patrenēt bērnus. Bet matemātikas skolotājs var būt arī tāds, kurš NBA spēlē, kāds bija Ingramam vārds. Nē, labi, jā. Andrej Ingrams no Lakeriem, kurš kā matemātikas pasniedzējs. VF bijušais spēlētājs Krišs Ričards arī Liepājas un VF laikā individuāli pasniedz matemātiku. Bet labi, tu saproti jautājumu. Jā, redzi, jo tu kļūsti labāks, jo tev lielāks tāds, atpazīstamība, jo tev tie individuālie treneri, viņi grib tev pa ļoti mazām naudām vai pa velti trenēt. Jo viņi saprot, kad viņi trenēs viņu, ka viņi dabūs vēl daudz citus par to, jā. Mārketings. Jā, mārketings, jā. Un tad tagad tās cenas man ir ļoti nokritušās salīdzinoši. Jā, es tur $25, citreiz tur samaksāju, jā. Tur, wow. Jā, nav tik traki, jā. Bet, tad man tur viens package deals bija ar vienu džeku, kas D1 pats spēlēja, es viņam 50 maksāju par treniņu, bet, viņš tiešām tur pats aizsardzībā, tur kaut kādu video arī Instagramā vēl var redzēt, kaut kādu ir, kur viņš riktīgi pats tur iesaistās un tur skrien viņam tur līdzi ņemās, tā kā nav tā, ka tur apsēžās, saka, ko darīt, jā, jā, bet ir arī tādi, ka tu redzi, jā, ka, pieņemsim, džekam, citam tu redzi, viņam nevajag ņemt tos individuālos, viņam nav tas talants vai nav, viņš,
Bet, ko tu vari pateikt, jā? Nu, tad viņi jau nekautrējās arī tādus trenēt, jā? Tur, tā var būt visādi. Bet, jā, ir arī tur 100, 150, 200 laikam. Jā, tas bija tas, ko es biju dzirdējis, tāpēc es tā baigi nošokējos. Jā, man liekas, tas ir tiešām Amerikā, tas ir, tā kā politika. Mēs to saucam politiku vai kā, jā, pieņemsim, tur tas, kas tur piestaigā uz Gabriela skolu. Jā, tur viņš pats īstenībā ar citu NBA ir spēlējis, viņš tā kā ir skauts universitātēm. Bet viņš arī taisa savējos privātos, kur viņš aicina, jā, tur tos talantīgākos džekus, jā, un viņš arī Barcelonā spēlējis kaut kāds ilgus gadus, jā, un tur vēl kaut ko, un tad bija tādi, jo tu tā kā neuztraucies, jā, tur palaist, patrenēties, jo viņam ir ļoti plašs zināšanas, jā, un te var atrast ļoti, ļoti kvalificētus arī tādus trenerus, kas zin, ko dara. Jā, tur kaut kādas nianses tādas, tur, nezinu, tur, viņš paskatās, kā Gabriels met, jā, viņš saka, Gabriela, lec bišķiņu uz priekšu pēc metienu. Un viņš to pasaka un vienkārši uzreiz čuk, un tā, zin kā, tāds, kurš parasts cilvēks, tur, jā, ok, interesanti, jā, tur, kad turpinās viņam tas metiens vai kas tur, jā, kad bišķiņu uz priekšu vairāk palikt, jā, nevis tur uz vietas nokrist, jā. Tāds visādas interesantas lietas, jā, un Gabrielam ir bijis ļoti daudz iespēju pie ļoti daudz dažādiem būt, un Losandželosā viņš komandā trenējās, kur bija uzstādījis NCAA rekordu trīnīšos. Viņš bija Spoelstres labākais draugs, jā, kas ir Miami Heat, jā, un viņš ar viņu kaut kur kopā spēlējis, viņš tur trīnīšos kaut rekordu NCAA uzstādījis bijis, jā. Tā kā, ir visādi labi speciālisti arī. Bet baigi jāstāp. Tev sanāk, ka tev jāveic kaut kāds izmeklēšanas darbs mazliet, atrast to īsto. Jā, tas ir tāds, tas ir tas mans darbs šeit ir, jā, jo es tā kā, teiksim, tā kā tētis, esmu tā kā bišķi nomierinājies, rupi sakot, jā, es tur cenšos tur neiet, tā kā neko nemācīt spēles laikā, neko, tur tikai atbalstīt, jā, ļoti mierīgs, salīdzinoši tagad esmu palicis, jā, jo es saprotu, ka, Kādreiz tu gāji kauties, jā, ar tiem? Nē, es vienkārši no malas skatījos. Lietuviski. Nē, mēs ar Donatas vienkārši smējāmies tādos mirkļos, cik var būt tāda karstasnīgi. Bet, es tā kā vairāk tā kā menedžera funkciju, teiksim, pildu, ja, jo es zinu, kas ir Gabriels, es zinu, kāda viņa ir personība. Man ir ļoti svarīgi, lai treneris to sajūt, jā, lai tādā ziņā, ka man vajag svarīgi, lai viņu ir tā ķīmija, jā, jo, ja nav, tad te vēl ir 20 vietas, kur var iet un meklēt to ķīmiju, un man liekas, ka tas Latvijā varbūt tā nav, jo es mazliet pie kā tu nokļūsi, tur ar to tu arī audz, jā, un tur tas tā viši savādāk, laikam, Latvijā ir. Bet kā tas ir, es nezinu, tu Instagramā to meklē, vai vienkārši Googlē raksti, vai kaut kādu, nezinu, tur Yelp sludinājumu, vai kā tas reāli, fiziski praksē notiek? Sākumā tieši tā tas arī notikās. Jā, tur sākumā, tagad jau raksta Gabrielam Instagramā raksta, tur tas Adidas, jā, kur mēs tagad aizbrauksim uz Orlando nedēļas nogalē patrenēties. Tā kā viņš tā kā aicina iepazīties. Mēs teicām, ka mums ir cita komanda, bet viņš saka, tāpat braucat, iepazīsimies, uzturēsim kontaktus, gribu viņu patrenēties ar viņu. Tur tā kā, tur, tāds, jā, laikam vēl pēc kaut kādu weekendu uz kaut kādu IBL komandu aizbrauksim patrenēties. Tur, es tā kā cenšos būt atvērts, jā, tā kā mēs arī par Rolandu runājām, jā, jābūt ir atvērtam, jā, tur, cevišķi tagad ir, jo vairāk viņš kaut kur sajutīs, jo vairāk arī viņu redzēs, jo pēc tam tas varbūt palīdzēs kaut kādā mirklī, kaut kur uz priekšu. Kaut kādā ziņā networkings jāveido tāds, tāds tīkls ar cilvēkiem, vai ne? Kas var kaut kur kādā brīdī būt tas īstais, kas pavēl kaut kur uz priekšu, vai pavirza. Tas Amerikā ir ļoti svarīgi. Mums Latvijā laikam vairāk ir tie aģenti, jā, kas to dara. Tad šeit ir tāds vairāk, mēģini visu kaut kur
kaut kur patrenēties ar kādiem treneriem, kaut kādiem, nezinu. Viņi tā kā nesauc jau par aģentiem, bet developeri vai kā viņi tur sauc. NIL konsultanti? Jā, tad jau tas arī tas tagad tur, labi. Klausies, bet vidusskolās arī maksā šot vai jau maksā? Maksā. Bet ir tas OTE, jā, overtime elite, jā, ja jūs zinat, jā. Tur viens Brāļa Thompsona nāk. Jā, Atlantā. Tur taču arī jau līgumi jau miljonus un uz augšu, jā, sezonā, jā, tur ir džekiem jau, kas vidusskolā spēlē, tur paskatoties, iesaku noskatīties visiem Iowa United, jā, tur to vizīti, jā, kur džeks aizgājis, cik tur ir ieguldīts, nezinu, miljoniem. Jā, es ātri uzmetu acis tagad, kamēr tu runāji, jā. Es iepriekš biju par to IMG akadēmiju Floridā. To es biju tā kā papētījis. Šis laikam kaut kas uz to pusi ir. Jā, tur iedomājies, viņi vēl tur tam džimam visam otrā pusē vēl tādu pašu ceļu, kur viņi vēl vispārīgi dzīvos, mācīsies un pilnīgi, tur vispār, kā sakās, neizējot no mājām, tu pilnībā esi, tur 100% pilnīgi mācībās un sportā, jā, tur teiksim, tas līmenis ir, kā viņš iet uz priekšu un ceļās, tas ir kaut kas abrīnojams. Ja? Un neviens jau to nedara tikai prieka pēc. Ja? Tur jau kaut kāds finansiāls ir pamatojums apakšā. Un tā kā, tas ir. Un arī visi tie, kas tur pēc tam izieties, kā privātas skolās, kā strādā, ir tie absolventi, kas pēc tam dzīvē daudz sasniedz, viņi pēc tam atgriež kaut ko atpakaļ tai skolai, no kurienes viņi sāka, ja, un tur arī veidojās kaut kādi lielie budžeti, ja, kur viņi pēc tam var piesaistīt citus talantus, un tā tur tas ritenis griežās, ja, es nezinu, tāds Latvijā es nezinu, vai tas tā ir tik izteikti, ja, ka tu gribi atgriezt kaut kādu, kaut ko tur ziedot savām universitātēm un kaut kāds jau ir stipendijas, kaut kas mums tur ir. Ir stipendijas, un redzam, ka, piemēram, arī Žans Pēners tagad ir atgriezies savā universitātē, kādu nolūku vadīts vai kā, bet, jebkurā gadījumā viņš palīdz, un viņš ir atpakaļ savā universitātē, bet tas, ko es vēl gribēju vaicāt, jau ieminējāmies par NIL, jeb NIL, ir arī tā, ka tevi uzrunā kaut kādi tie konsultanti un saka, ka kur mēs varam Gabrielu dabūt tur tajā skolā jau tagad tik laicīgi, vēl 5 gadus līdz tam, vai tas vēl pagaidām nav aktuāli? Man ir bijušas sarunas dažas, jā, kur tā kā apmēram sākumā saka, ka mēs tur viņu varētu tur, nezinu, tur tādā un tādā brendā, bet ne pa naudām, bet tikai tā kā ka viņam ir sadarbība ar tiem, tur dabūt, nezinu, body armoru pavelti, ja, tur vēl kaut kas, tad, teiksim, kaut kādas sarunas ir bijušas bišķiņi, bet arī par skolām attiecīgi, jo tie cilvēki, kas tā kā ar tevīm par to runā, ja viņi grib, lai viņš ietu tanī skolā tur, un tad, jā, tā ir tā politika, bet es tā kā cenšos tā kā soli pa solim iet uz priekšu, un galvenais jau ir tas basketbols, galvenais jau, lai viņš dabūn ļoti labu treneri, jā, kas man ļoti patīk šī skolā treneris, jā, viņš bijis ir kaut kādus 7 vai 8 gadus koledžā treneris, viņš tā kā, viņi ar visu filmu rūmiem, jā, visu pieeja, gluži kā koledžā ar visu, teiksim, tāds lietas, jo ātrāk viņš ieies tādī sapratnē sistēmā, jo ātrāk viņš spējas adaptēties, jā, jo, es nezinu, ja latviešiem ir kādiem iespēja braukt, tur, nezinu, no 9. 10. klases vajag braukt, jo Amerikas basketbols prasa adaptāciju. Tur asies kā Piktovs, jā. Vienu sezonu nospēlēju un šķaidīja grozu. Eiropas čempiju vienkārši, jā. Un viņš, starp citu, arī viens no tiem piemēriem, kuram jau vidusskolā maksā, jo, kā es saprotu, tad bija Zeļa ģenerālmenedžers Artūrs Šenhofs uzrunājis kaut kādā veidā viņu caur aģentu, un aģents vienkārši pateica, ka, principā, vidusskolā ir iespējams nopelnīt vairāk nekā varbūt šobrīd Zeļa varēja piedāvāt 18 gadus vecam džekam. Tā kā, tas arī laikam daudz pasaka par to ASV vidusskolu sistēmu, bet,
arī nedaudz pieskārāmies Latvijai. Tu minēji, ka mājās runājat latviski un arī, ka tu esi patriots. Nu, es domāju, tad man nav jājautā, kuru izlasi Gabriels pārstāvēs, bet es tad drīzāk vaicāšu, vai ir bijusi kaut kāda komunikācija no Latvijas Basketbola Savienības puses, vai jūs esat kaut kāda interese par to kaut kādu potenciālo jaunatnes izlašu dalību? Tieši tāda no Latvijas Basketbola Savienības, teiksim, no tādiem amatpersonām nav bijis. Ir bijis no jauniešu izlases trenera, bija pagājušajā gadā. Bet man tur ir draugi, Janka Blūms, viņš tur seko, un mēs ceram, mēs satiksimies arī šeit Čarlstonā, aizbraukšu uz Roberta Blūma spēlēm, paskatīšos viņam, tas man nav tālu. Tā kā kaut kāda varbūt interesi ir, es redzu, ka viņam seko treneri. Jā, es redzu, ka viņam tie Latvijas treneri tur seko, un gan jau, kad arī redz, kaut kad tā, ka bija Covid, tad mēs bišķiņ padzīvojāmies pa Latviju, tad viņš tur 2 mēnešus Valmierā paspēlēja, tad bija Oskara Virša, Oskars tie Norvēģijā ir, bet tā jau zina, mēs arī bijām kaut kad pirms 2 gadiem Bertāna nometnē, un arī Kristofa Altera nometnē mēs bijām, un arī pie Mārtiņa Gulbs, starp citu, pavadāja viņu individuāli patrenēties. Cilvēki zina, vienīgais tas, kad es redzu, cik 2 gados pēdējos viņš ir ļoti, ļoti progresējis, jā, un varbūt to tā nevar redzēt caur kaut kādiem highlightiem vai kaut ko grūti spriest. Jā, Klau, bet viņš augumā ir noķērs tev, vai ne? Vai tā bija? Vai nav vēl? Vēl nē, viņš ir 1,85 m, 86 m, jā, es esmu 1,92 m. Tā kā, bet 14 gadi tur nav slikti. ķermeņa var redzēt, ka viņam tur ir vēl ļoti daudz, kas tur jāliek. Kaut kā tur, nezinu, tur ārsti vai kas tur saka, kaut kāds 6'6", kaut kā cik tas ir. 98. Jā, 98. Tas ir Kobes un Jordan augums. Kaut ko tādu viņi saka, ka kaut kas varētu būt kaut kur tur ap to, bet viņš kreilīts, viņš ļoti, ļoti labi driblē, godīgi sakot, tie arī treneri, kas saka, ka viņš ļoti labi driblē. Tā priekš tāds. Es iesaku visiem skatītājiem, klausītājiem uzmeklēt highlights, jo par to var pārliecināties jebkurš. Vismaz highlightos tas ir novērojams, jā, par to noteikti dribla tehnika, par metienu no tālienes. Tas ir tas, kas paliek atmiņā noteikti. Bet vēl viena lieta, kamēr esam pie Latvijas, Kristaps Porziņģis un tas kaut kāds latviešu status, tas kaut kur parādās kādā brīdī, kāds tā kā akcentē to, ka Gabriels ir no Latvijas vai kaut kā uzreiz, nezinu, vai savādāk uztver, vai kā citādi, vai asociē ar KP. Pastāst varbūt vienkārši par to kaut kādu saistību ar Latviju un cik ļoti tas izpaužās kaut kur. Vai arī tā Amerika ir tik internacionāla, ka tur to vispār nejūt un visiem vienalga. Viņu īstenībā vietējie treneri pa kaut Gabe Dončiču sauc, kas viņam Eiropietis, jā. Principā viena valsts Eiropa. Citreiz pa turnīros tur tā sauc viņu tur, kamēr viņš tur spēlē, jā, tur, bet nē, mēs jau sakam, ka mēs esam no Latvijas, kad viņš īstenībā, viņam pat nav Amerikas pilsonības, viņam zaļā karte, viņš nemaz nekur citur nevar spēlēt kā Latvijas izlasē, ja kas, tā kā cerams, kad aicinās kaut kā jauniešu izlases, bet Porziņš jau bišķi cita amplitūda spēlētājs, jā. Nē, bet es domāju vairāk tā, ka viņš jau ir zināmākais latvietis pasaulē šobrīd, tā. Nē, zinu viņu, varbūt ne tik ļoti. Dončičs te ir zvaigzne, Jokičs te ir zvaigzne, jā, pieņemsim, baigi interesanti, jā, tev tur bišķiņ pat ir jāpastāsta, kur tad tas Porziņš tur spēlē citreiz, jā, un ja viņš Bostonā spēlē, viņš diezgan daudz bija nacionālā televīzijā, bet tad, kad viņš tur spēlēja Vašingtonā, tur varbūt viena spēle parāda, jā, tur kaut kāds ESPN maksimums, jā, tur, tā kā, principā, viņi tikai tā Amerikā ir tā, ka to, ko rāda nacionālā televīzijā prime timā, ja, īstajā laikā, tad tos viņi zina. Un tur jau pārsvarā ir kas Lakers, Bostona, jā, tur tagad Houston, Warriors, protams, jā, tur, tas ir arī, jā, tur skatījos Hawks,
varbūt nemaz tik daudz pat nerādīs atkal, ja, tur. Bet Nu, gan šonakt pārbaudas spēli rāda ESPN 2, ja, augsts spēle, tā kā, nu, tur viņi tā kā tur varbūt rādīs, bet, bet Gabrielam, kad prasa, kurš ir mīļākais spēlētājs, viņš saka Porziņš, un tad citu tādu, Porziņš, kāpēc Porziņš? Klausies, tev kā vecākam, nu, vai jums kā vecākiem, kas ir tas ultimate goal, nu, teiksim, ar to basīti, ko jūs gribat, lai Gabriels sasniedz? Tas ir jau profesionāls līmenis kaut kāds, vai tomēr tā ir koledža, vai kāds ir tas skatījums, kā to basketbolu izmantot? Nu, koledža noteikti gribētos, vai ne? Nu, tur koledža, bet nav tāds beigais uzstādījums. Man liekas, ka, man beigas svarīgi, ka viņš tiešām, tas, ko es redzu Gabrielā, ja, kas ir man svarīgi, kā viņš trenējās. Ja, un tur es varu viennozīmīgi pateikt, ka viņš tā kā overwork, kā var pateikt latviski. Nu, ka viņam labas darba spējas, varētu tā teikt. Nu, izcils. Ja, viņš ceļās no rīta ar jogu 30 minūtes. Es viņam neprasu to darīt. Viņš pats ceļās ar jogu, 100 pumpīšiem, ja, lēc boksus, ja, tos lēcienus taisa, ja, un treniņos es redzu, ka, ziniet, ir tādi spēlētāji, tādi, kas, nu, kad treneris pasaka, kas jādara, un pieņemsim aizmet garām no groza apakšas, tur, teiksim, 10 pumpīši, ja. Un ja treneris neredz, tad tas spēlētājs paskatās, treneris neredz, aiziet, ja, neuztais 10 pumpīšus. Gabriels ir tas, kas izdara pilnīgi visus 100%. Arī pilnīgi, jebkuru vingrinājumu visu, viņš ir, nu, tā kā 100% ar 100% atdevi, ja, es arī esmu teicis, arī, nezinu, kādiem draugiem vai kam, kad, jā, nauda ir ieguldīta, bet es redzu, ka viņš katru centu atstrādā. Tieši, nu, tāpēc, ka viņam patīk tas, ja, un tas ir pats svarīgākais, lai viņš vienkārši iet un dara, kas viņam patīk. Mācībās viņš ir izcilnieks, viņam ir tie... Es gribēju prasīt, jā, kā tur par tām mācībām ir, jo, zin kā, ir tik liels entuziasms tajā basītī, tad vai tās mācības neaiziet otrā plānā? Ne, viņam ir tie 4, kas tur GPA vai kas tur jābūt, jā, tas ir 4, kas ir augstākais principā, nu, visur A, jā, viņš visur uztur to standartu, jā, nu, viņam nav tā, ka viņam baigi patīk mācīties, bet viņš saka, ka, nu, es uzturu to standartu, tik cik man ir jāizdara, lai man būtu A, viņš tā saka. Nu, tā, nu, kad nav tā, ka viņš tur, nu, ko tur papildus vēl ieguldīties, jā, viņam tur, nu, no viņa skata punkta, jā, bet, nu, viņam ir tāda ļoti tāda attieksme pret dzīvi, tāda, nu, cepuru nost, jā, tur, kur ir cepuru var noņemt, bet tā ir viņa skola, jā, tāpēc es ar viņu skolās. Tad vecāki arī ieguldās merčā un pērk to visu, un tur... Nu, beidz, tur ir veikals viņiem savs pie skolas, jā, kur ir pilnīgi, viņi ir Nike sponsorētā skola, jā, viss merch ir Nike, pērts, kreklus, visu atribūtika, viss ir, jā, nu, tas ir atkal cits stāsts, jā, ko mēs Latvijā nespējam dabūt, jā, bet nu, tur visi skolēni skolā staigā, tanī visā merčā, jā, un visi lieto, un spēlēm arī attiecīgi visi nāk, un, nu, tad es saku, kaut kas šeit ir izdarīts, laikam tāds, kad ir tas patriotisms, tas lokāla patriotisms tiem cilvēkiem, jā, un bet, nu jā, runājot par to Gabrielu, nu, tā attieksme ir baigi labā, un tas tā ekspektācijas, nu, es nezinu. Nu, protams, viņš jau pats uzliek tās ekspektācijas, viņš ļoti ieguldās, viņš sev tic, jā. Es, ka citreiz viņam prasu, tur kaut kā tur, tev tur kaut kur neuzaicināja vai kaut ko, un viņš saka, dēti mieru, viss kārtībā. Viņš tā, man viss ir labi, es neuztraucos. Nu, viņš tā man saka, jā, citreiz es vairāk uztraucos nekā viņš pats, tā kā...
Bet atgriežoties vēl nedaudz pie skolas, es nesen klausījos citu podcastu citā laika zonā, un tur viesojās Vašingtonas štata universitātes uzbrucējs Rihards Vāvers, un viņš stāstīja, ka viņam vismaz tā universitāte ir esot tā kā nenormāli viegli mācībās. Ja tu atceries no savas bērnības, no saviem skolas laikiem, kā tu varētu salīdzināt to, ko tu mācījies Latvijā un ko Gabriels mācās tagad ASV? Tur ir liels atšķirības tajā sistēmā? Nē, ļoti liela. Ļoti liela. Jā, savā ziņā mācības laikam ir daudz vieglāk, jo nav to priekšmetu tik daudz. Ja tur četri kaut kādi priekšmeti, plus kaut kāds viens tur izvēlētais, kaut kāds tur, tev tur nenogruzīja paīgi, ja. Tur Gabriels vairāk no tiem dzelteniem autobusiem tur citreiz, tā kā, viņš saka, es negribu sēdēt dzeltenajā autobusā stundu uz skolu un stundu no skolas, ja, tas to laiku varētu trenēties, viņš tā man saka, ja. Jā, tā kā mēs esam bišķiņ tā kā viņu iesaistījuši, tā kā viņam viss notiekās tā kā individuāli online, ja, un viņš visu izdara savā laikā, perfekti, viss tās pašas atzīmes, viss tas, tādā ziņā, kad jā, viņam ir tā pakārtots sportam, jo viņš pats to ir izvēlējies, mēs to atbalstam un arī cenšamies pielāgoties tam viņam, bet nav nekas tur jāsaka, viņš pats visu izdara. Mans uzdevums ir piefiksēt, kad man viņš jāved uz treniņu ir jā, es tikai redzu, visu laiku ieeju online, paskatos, kādas viņam atzīmes ir izcilas, viss notiekās. Jā, man liekas, ka es nebiju tāds students. Mājasdarbs man nepatika, godīgi sakot, jā, es centos uz vietas skolā visu nokārtot, jā, tur mājasdarbiem man nebija baigi daudz laiks, viņš ir tāds, kas to var, man liekas, tas baigi atkarīgs no cilvēka, un es dzirdēju jums iepriekšējā podkastā, ka jūs teicāt par Grīnbergu, ka viņš ir ar ģimeni, vai ne, tur Barcelonā, vai viņš ir Madridē, jā. Un tas īstenībā baigais respekts ir, jā, kad ģimenes kopā brauc, un varbūt citi domās, ka tas kaut kā nepareizi, kad vajag tur sūtīt, lai viņš tur rūdās vai kas, bet man liekas, ka, bērns ir bērns arī, viņš ir patstāvīgs, bet viņam tas ģimenes, man liekas, tas viņam arī ir baigi daudz ko devis. Tam Džekam, jā, kas tur ir tagad izgāja. Droši vien atkarīgs pirmkārt no vecuma un otrkārt no personības arī. Katram jau tas gadījums arī varētu būt citādāks, jo viņš jau aizbrauc ļoti agri, tiešām tur 12, 13 gadu vecumā. Tāds skaidrs, ka droši vien spēlē īsti ļoti milzīgu lomu. Bet vai arī Kristiāns Martinsons neaizbrauc uz Barcelonu 13 vai cik gados, kas tagad ir? Bet arī ar ģimeni, man liekas. Man arī liekas, ka ar ģimeni. Man arī liekas, ka kaut kā ar ģimeni. Jā, ar ģimeni. Mēs ar viņiem pazīstam. 13 gadi droši vien tas ir tas brīdis, kad diez vai kāds vecāks arī grib laist vienu pašu. Nē, es vienkārši tā, ka tādā ziņā, kad man liekas, ka es arī, tad, kad man tas darbs arī, kad Amerikā parādījās viss, jā, kad man nebija nekādas domas, ka ģimeni tur paliks Latvijā vai kur. Man liekas, ka tas tāds ir, mēs visi ejam kopā. Katram ir savi sapņi, bet to visu var salikt kaut kā kopā, lai attīstīties. Un ja arī nesanāks, tad tur ir baigā dzīves pieredze apakšā, ja tur visā. Un, man liekas, tas ir baigi būtiski. Vienkārši būt kopā. Ja, Klausies, mazākais spēlē jau bumbu. Zini, mazākais ir baigais šefs. Ja, 4 gadi viņam tagad ir, viņš ir, nezinu, kāpēc, nenormāli garš, nenormāli. Visur, kur mēs ejam tur tos gada tos pārbaudas, ja, tad viņš tur ir ārpus čārta, tur 99% garāks nekā jebkurš cits bērns, ja, tur viņa vecumā, un tie ārsti tur vienkārši ar lielām acīm skatās, ja, visi domā, ka viņam 6, viņam 4, ja, bet viņš tāds vokālais, ja, viņam patīk uzvarēt, bet viņam, ja kaut kas nesanāk, viņš dusmīgs paliek. Ja. Viņš ir tāds, kas ar muti sarunās lietas, nevis ar darbiem. Trash talkers. Trash talkers, jā. Tu viņu nedrīkst uzvarēt. Jo, ja tu viņu kaut kur uzvarēsi, tad viņš reāli tev nebūs 2 tanī dienā vairāk mājās. Labāk zaudē viņam. Jā, un viņš tāds ir. Jā. Gabriels tādā ziņā ir
viņam nenormālā pacietība. Jā, viņam bija tur 3 gadi, viņš driblēja 5 stundas dienā vienkārši viens pats. Nu, visu laiku kustībā, visu laiku pats, visu laiku atkārto, kamēr sanāk, tad vēl kaut ko. Nu, tas ir tad personības, kaut kāds, kas ir iedots, jā, tas DNA mūsējais, jā, tur, nu, nevienmēr tas augums dod to darba spējas vai to pacietību, nu, tur vai tās personības ir tik. Tu jau, Andrej, arī tev brālis spēlē. Kāpēc tu nespēlē? Tu garšais, vai ne? Nebija tik labs. Bet kaut kas tur nebija vēl. Nu, tur noteikti, ka bišķiņ tikai, vai ne? Kaut kur kaut kāds. Vienkārši baigi grūti. Katram savs ceļš. Bet tālu jau no basketbola tu neesi. Nē. Vajag tālnās, jā. Klau, nu man... Es saprotu, ka mēs jau tā kā virzamies uz noslēgumu palēnām. Jā, bet man viens jautājums vispār. Kā es uzzināju par Gabrielu no tevis, agri vienu dienu čatā bija jautājums par latviešiem Amerikā. Es tad mēģināju uzskaitīt, un tad tu padalījies, ka vēl ir arī Gabriels, kurš nebija manās tajā sākotnējā sarakstā. Varbūt tu zini, vai ir vēl kādi? Jums tur nav kaut kāds, nezinu, kaut kāda komunikācija ar latviešiem Floridā vai kaut kādām latviešu kopienām lielākām? Jums nav savs čats, kurā ir čatā nepieminēto spēlētāju čats? Nē. Cik, nu, ir arī daudz latviešu. Starp citu, Orlando ir vesela komūna no Gulbenes bukiem, starp citu, jā. Graudiņš, Vītols, jā, kad, jūs zinat, bija tādi spēlētāji, jā, tur, bet viņiem ir meitas. Bet arī sieviešu basketbols? Nē, bet man liekas, ka viņi tur baig uz to pludmales volejbolu. Tur ir viņiem tās meitas volejbolistas, jā, tur tas ir. Bet, nu nē, es zinu, kaut kādi latvieši ir, bet es tā basketbols, nu kā, nu arī Sandim Valteram, jā, ir dēls, kas, starp citu, viņš AMG mācās, jā, Sandim Valteram, kas ir arī 2011. gads, jā, jūs varētu kādreiz noskaidrot, kā viņam tur iet, jo viņš, man liekas, ka mācās AMG akadēmijā, nezinu, kādā viņš tagad ir līmenī, bet, nu, redzot, kā Valteri, kā Kristapam dēls, jā, ir tāds, kā angliski saka, late bloomers, jā, kad viņš parādījās tikai tagad nesen, jā, jo izauga ļoti salīdzinoši vēlu, jā, nobrieda. Un vēl joprojām, man liekas, viņš tur viņam vēl daudz ko briest ir, vai ne, tā kā, nu, fizikalitātes ziņā, tā kā. Ir jau kaut kas, un tas ir interesanti. Kur tas pats Benji, vai ne, tur ir Teksasā, un viņš jau ļoti kotējās, ļoti augstu. Viņam tā komanda AB, kā viņam tur bija, AB Elite vai kaut kas tāds? AB Elite, man liekas, jā. Jā, nu viņi tur ir tāds turnīrs, AU turnīrs, viņš saucās Ballin on the Beach. Viņš parasti Miami, Fort Lauderdale'ā ir, jā, tur sabrauc labākās visas komandas, viņi vienkārši tur ar to Benji komandu, man liekas, viņus tur izšķaidīja visus, tur pa 20-30 punktiem tur uzvarēja to turnīru. Man tā liekas, ka tur tā komanda ir baigspēcīgā. Ok, nu zin kā, mums ir ļoti forši un interesanti sarunāties, mēs droši vien vēl varētu tikpat norunāt, bet mums jau jāpadomā, nu tomēr arī par mūsu skatītāju un klausītāju, kuram ir grūti pateikt, cik ilgi satur. Tā kā paldies tev, Agri, ka tu piekriti šai sarunai. Mums vēlā vakarā tev diena pilnā briedumā, laikam, šajā brīdī. Un lai izdodas viss ieplānotais un, kā saka, nu, galvenais jau droši vien es klāt, nu, tieši to, ko šobrīd dari, to arī turpina darīt, es klāt Gabrielam, un tad jau viss būs kārtībā. Jā. Un es ceru vasarā redzēt U16 izlases kandidātos no tāda basketbola perspektīvas, tā kā to arī novēlēšu. Un paldies. Arī, protams, paldies no manas puses. Jā, paldies, ka uzaicinājāt, baigi forši. Es saku, es jūs skatos, jūs perfekts tāds duets. Jā, Andrejs tāds reāls, loģisks, jā. Kristiāns bišķi sapņotājs, jā, optimists, bet baigi forši, jā, tur baigi labi jums saskan un turpināt. Paldies, paldies. Jo jūsu zināšanas, kur kas atrodās, kur spēlē, tas ir vienkārši ārprāts. Nu, enciklopēdija 2 sēž tur.
Nu tā, tad droši vien, ka jāpasaka paldies arī visiem, kuri mūs tagad skatījās un vai klausījās. Mēs būsim atpakaļ pēc nedēļas, un tikmēr noteikti varat pievienoties čatam, kurām links ir lejā aprakstā zem šī video. Tā kā paldies vēlreiz arī visiem jums, kas skatījās. Čau, Kristiān, čau, Agri. Čau. Čau.